Mazliet par to, ko mūsdienīšu vairākums izvēlas ignorēt. Apsēstība, sadisms, psihopātija reiz atrada savu nišu reliģiju un krusta karu aizsargā. Pēc tam to papildināja cita reliģija, proti zinātne un propaganda, kas ienīst diskusijas un cilvēkus, kas prot uzdot jautājumus un prot atrast patiesībai vismaz pietuvinātas atbildes. Patiesība neder nevienam režīmam, nevienai reliģijai. Patiesība neliek akcentus uz mainām pasauli. Tā nekontrolē citu cilvēku sirdsapziņu, tā neraujas pēc varas, bet gan pārbauda savu dzīves ceļu, palīdz ieraudzīt vispirms pašam sevi, veidot savu dzīvi un ļaut citiem būt, sargājot savu un otra cilvēka tiesības būt līdzvērtīgi. Kad tas notiek, iestājas miers, ko šī pasaule nepazīst, bet pazīst tik viens miera cilvēks.